Paraletes. Pirkt vai nepirkt? Paraletes ir viens no atpazīstamākajiem treniņu piedarumiem kalistenikā. Tas būtībā ir vienkārši rokturi, kurus tu var izmantot dažādiem spiešanas vingrinājumiem. Tas ir pieejams visdažādākajās formās un izmēros. Sākot no mazām zemām paraletēm, kuras var iemest mugursomā, līdz lielākām paraletēm, kuras ir diezgan liels čakars kaut kur aiznest. Bet vai tās vispār ir vērts pirkt? Lai to noskaidrotu, apskatīsim to plusus un mīnusus. Sāksim ar plusiem. Pirmais, tas var būt ērtāks par grīdu. Vingrinājumos kā atspiešanās, stājas rokām vai plēņš, tavs plaukstas ir diezgan saliekts, kas var radīt diskomfortu. Protams, tu vari savus plaukstas padarīt lokanākus un pieredzināt pie grīdas, bet paraletes ļauj plaukstas turēt neitrālā pozīcijā, kas šos vingrinājumus var padarīt ievērojami ērtākus. Otrais, tas ļauj izpildīt vingrinājumus ar lielāku kustības amplitūdu. Tā kā tavas plaukstas ir paaugstināts virs zemes, tu vari nolaist ķermeni zemāk nekā tad, ja tavas plaukstas atrastos uz grīdas. Tas ir īpaši noderīgi tādiem vingrinājumiem kā jebkāda veida atspiedieniem, kur tu vari iegūt krietni dziļāku krūšu un plecu muskuļu stiepienu. Trešais, tas var būt lēts. Atkarībā no izmēra un dizaina tu vari iegādāties vienkārši paralešu pāri par diezgan zemu cenu. Tev nav obligāti jāiztērē 100 eiro par kaut kādām krūtām paraletēm, lai iegūtu to sniegtās priekšrocības. Ceturtais, tas var būt viegli pārnēsājums. Ja tu iegādājies mazas zemes paraletes, tu vari tās vienkārši iemest mugursomā, paņemt līdzi gandrīz jebkur. Tomēr tas lielā mērā atkarīgs no to izmēra, par ko mēs parunāsim vēlāk. Un piektais, trikus uz tām viegli var pārnest uz līstekām. Ja tu trenē tādus trikus kā L-sit, stājas rokām vai plēņš uz paraletēm, spēks un tehniku, ko tu attīsti, var viegli pārnesties uz līstekām. Tāpēc, ja tu vēlies iemācīties trikus uz augstām līstekām, paraletes var būt lielisks veids, kā šos trikus sākumā trenēt. Bet, protams, ir arī daži mīnusi. Pirmais, tas var būt kaitinoši pārnēsāt. Šis īpaši attiecas uz augstiem paraletēm. Kamēr mazās paraletes var viegli ielikt mugursomā, augstās aizņem daudz vairāk vietas un var būt diezgan nērts transportēšanai. Tātad, jo daudzpusīgāks ir tavs paraletes, jo mazāk pārnēsājums tās parasti ir. Otrais, tas var būt dārgs. Tāpat kā ar pārnēsājumību, šis lielā mērā atkarīgs no izmēra un kvalitātes. Mazas vienkāršas paraletes var būt diezgan lētas, kamēr lielas kvalitatīvas paraletes var maksāt ievērojami vairāk. Tāpēc, ja tu vēlies kaut ko stabilu, augstu un tādu, kas tev kalpos ilgi, tev nākties iztērēt diezgan pieklājīgu naudas summu. Un trešais, tas galvenokārt noderīgs spiešanas vingrinājumiem. Atšķirībā no pretstības gumijām vai riņķiem, kuras var izmantot gan spiešanas, gan vilkšanas vingrinājumiem, paraletes galvenokārt ir paredzēts tikai spiešanas vingrinājumiem. Tu vari tās izmantot tādiem vingrinājumiem kā atspiedieniem, L-sit, stājas rokām vai plēņš, bet vilkšanas vingrinājumi tās praktiski nav lietojams. Varbūt vienīgi Victorian, ja tavs paraletes ir pietiekami garas, bet tas arī plēlim ir viss. Labi, tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Tagad atbildēsim uz jautājumu, kur tu ļoti gaidīji. Pirkt vai nepirkt? Un man atbilde ir, tas ir atkarīgs no tavas situācijas. Es nezinu tavu situāciju, tāpēc nevaru droši pateikt, vai tev vajadzētu vai nevajadzētu pirkt paraletes. Bet es varu pateikt, kam paraletes ir ideāli piemērotas. Pirmais un vienīgais cilvēku tips ir jebkurš, kurš nodarbojas ar kalistēniku. Tas var padarīt tādus vingrinājumus kā atspiešanās, stājas rokām un plēņš ērtākus, ļaujot plaukstas turēt neitrālā pozīcijā. Tas var arī nodrošināt lielāku kustības amplitūdu, un tas ir noderīgs, lai trenētu trikus, kurus vēlāk var pārnest uz līstekām. Un atkarībā no izvēlētā izmēra tu vari iegādāties pāri, kas ir gan lēts, gan pārnēsājums, padarot tās par ļoti parocīgu treniņu piedarumu. Tāpēc, ja tu nodarbojies ar kalistēniku, es noteikti ieteiktu iegādāties paraletes. Tikai pārliecinies, ka izvēlies savām vajadzībām piemērot izmēru. Ja vēlies kaut ko lētu un pārnēsājumu, izvēlies mazāku pāri. Ja vēlies kaut ko daudzpusīgāku un tev nav problēma iztērēt vairāk naudas vai upurēt pārnēsājumību, augstāks paraletes varētu būt labāka izvēle. Ceru, ka tev šis video noderēja, un ja tu vēlies, lai es apskatu vēl kādu treniņu piedarumu, ieraksti to komentāros. Čau!